Bet varbūt lielākā problēma ir tā, ka mēs esam aizmirsuši, cik daudz mums patiesībā ir iedots, cik bagāti mēs esam savā Dievā. Ja cilvēks dzīvo ar Jēzu, viņam vienmēr ir ko dot. Vienmēr viņam ir ko dot citiem. Pirmkristieši, par kuru mēs lasām apustuļu darbos, viņi nebija bagāti cilvēki. Tiem cilvēkiem nebija varas, viņiem nebija drošības un nebija garantijas, bet viņiem bija Kristus, un tas bija pietiekami, lai mainītu pasauli ap viņiem. Ziniet, kāda bija lielākā bagātība tiem cilvēkiem? Viņiem Kristus nāks rīt. Rītdien. Mīļā draudz, rītdien nāks Kristus. Un ziniet, kad ar tādu domu dzīvot, tad tu nekam vairs nepiesaisi sirdi. Šodien mēs sakām, man jau ir tik daudz gadu, es jau ritīgi nepiedzīvošu. Varbūt man mazbērni piedzīvos. Tu tā zini, kurā brīdī Kristus nāks tev pakaļ? Nāks paņemt visus mūs projām no šīs pasaules. Viņi dzīvoja ar tādu sajūtu, ka Kristus mans kungs nāks rītdien. Nekas man šajā pasaulē nespēja satraukt vai iepriecināt tik ļoti, kā apzināšanās, ka man ne pie kā nav jāpiesien savas sirds. Ziniet, kas ir visbrīvākie cilvēki pasaulē? Tie, kuri mācās nepiesiet savu sirdi pie mantas, pie varas, bet pie Kristus.